Kas notiek Latvijā, kad mūziķis nolem uzspēlēt koncertu, ko apmaksā opozīcija? Viņus vienkārši atceļ, brutāli atceļ. Aigars Grāvers no grupas Junkrava paziņo, viņu koncerts 5. jūnijā nenotiks. Kāpēc? Tāpēc, ka pie varas esošā sistēma, jā, es runāju par jauno vienotību, panikā raustās no jebkādas alternatīvās skaņas, kas tiek izpausta no tādiem cilvēkiem, kas atbalsta opozīciju. Koncerts sākumā bija domāts kā svinīgs pasākums, bez politikas. Bet ak vai, kad atklājās, ka to sponsorēja Latvija pirmajā vietā, sākās spiediens, šantāža un netīrā vara sāka darboties. Tas izskatās pēc 90. gadiem, kad viss notika aiz aizkulises, ar telefonu zvaniem, ar aizliegumiem un norādēm, kas drīkst domāt pareizi un kas nedrīkst. Jaunā vienotība, tas ir mērķēts uz jums. Tāda ir brīva valsts, kur māksliniekiem draud un diktē, vai spēlēsi mums, vai nespēlēsi vispār. Ļaudis, vai jūs redzat, cik tālu jaunā vienotība ir degradējusies? Klausieties, viņi tagad mūziķiem nosaka, kas ir pareizās vērtības, kuram dziedāt, kam spēlēt, vai nav ironiski, ka tie paši, kas sludina eiropeiskās vērtības, darbojās kā cenzori, padomi laikiem. Aigars Grāvers ir tieši, viņš saka, šantāža, spiediens, liekums brīvi domāt. Un vistrakākais, tas nāk no cilvēkiem, kas ar milzīgiem naudas resursiem šodien kontrolē mūziku, domas un sabiedrisko telpu. Bravo vienotībai! Jūs esat panākuši, ka pat Junkrava, leģenda, kas vienoja cilvēkus, tiek ierauta jūsu netīrajās varas spēlīgais, bet jūs nevarat apklusināt dziesmu. Nevarat piespiest cilvēkus nedomāt, jo, kā saka pats Grāvers, mūsu vienīgā partija vienmēr ir bijusi klausītājs. Un ticiet man, cilvēki to redz arvien vairāk, un 7. jūnijā jaunā vienotība jums pateiks pietiek.